Mākslīgā intelekta klātbūtne arvien vairāk jau ir jūtama šobrīd dažādās mūsu mijiedarbības jomās, it sevišķi tas ir raksturīgi sociālo tīklu lietotājiem, lielo sociālo tīklu lietotājiem. Tātad tieši mākslīgais intelekts ir tas, kas nosaka, vai jūsu publikācija tiks laista tālāk vai netiks laista tālāk. Piemēram, vai tur ir iekšā ietverta kaut kāda aizliegta vai sensitīva informācija vai ne. Atsevišķos gadījumos šis jautājums tiek novirzīts jau cilvēkiem izskatīšanai, bet ļoti lielā gadījumu skaitā tieši mākslīgais intelekts ir tas, kas pieņem šos lēmumus. Skaitā vai jūsu kontu vai publikācijas turpmāk rekomendēt vai nerekomendēt, likt viņām augstāku vai zemāku prioritāti. Sevišķi gadījumos, ja jūs esat publicējies par kādu aktuālu, ļoti sensitīvu tēmu, vai, teiksim, jums ir bijis kāds pārkāpums vai it kā pārkāpums, tam jau pēc tam vairāk nav nozīmes, vai arī gadījumos, kad jūs vienkārši par vienu un to tēmu veidot daudz publikācijas, tas arī šim te faktiski sociālam tīklam nav izdevīgi, un attiecīgi mākslīgais intelekts jūs pamazām sāk ierobežot. Kā no šī aburtā loka izkļūt? Varam izdarīt secinājums no dažādu cilvēku lietotāju novērojumiem, komplektā ar arī sociālo tīklu veidotāju dažādām publikācijām. Savas vadlīnijas maz drusciņi atklāja. No tā visa mēs varam secināt to, ka, lai izkļūtu no šāda te strupceļa, ir jāmaina tēma, krasi jāmaina tēma. Tad lūk, šodien tēmas maiņas ietvaros par tā saucamo Latvijas zeltu kaņepēm. Ko ar to var izdarīt? Šeit man aizmugurē man ir pieklīdušas nedaudz kaņepes kaut kādā veidā, man viņas ir sasējušās arī manā piemājas teritorijā. Šī lūk ir suga sativa, tā saucamā sējas kaņepīte. Ja? Tās nav tās kaņepītes, par ko runā šo to. Ja? Šīs ir sējas kaņepītes, tātad viņas Latvijā kādreiz tika audzētas ļoti lielos daudzumos, bet 20. gadsimta vidū audzēšana tika aizliegta. Šobrīd audzēšana ir atkal atļauta nelielos daudzumos, priekš konkrēti, lai iegūtu šīs te pagaidām redzēt, vēl viņas nav gatavas, šeit ir sēkliņas un priekš šķiedrvielas. Tātad diviem nolūkiem izmanto šo te kaņepīti. Viens nolūks ir tāds, ka viņu izmanto priekš, teiksim, tekstila rūpniecības šķiedru tātad ražošanai, visur, kur tas ir vajadzīgs. Dažādi izturīgi audumi, ugunsdzēsības audumi, virves tai skaitā, viņš ir ļoti vērtīgs, izturīgs, cik sevišķi agrākos laikos un arī šodien. Tāpatās tas ir ļoti ekoloģisks un izturīgs materiāls. Un otrs mērķis, kam viņu ir iespējams audzēt šobrīd, tās ir no sēkliņas. Tā kā viņas ir gatavas, tad viņas ir melnas, man viņas parastā putni apēd momentā, tikko viņas nogatavojās, bet kaut kādu daudzumu ir iespējams saglābt. Ir saimniecības, kas audzē šīs te sēkliņas, un no sēkliņām savukārt var iegūt faktiski eļu, un no eļas tālāk jau kaņepju sviestu un dažādos veidos lietot pārtikā. Tāds, lūk, ļoti vērtīgs augs, kurš mums Latvijā ļoti labi aug. Daži vārdi ne par kaņepi kā rūpniecisku augu, kā rūpniecisku apjomos ražojumu augu, bet kādu, ja jums kaut kur pie mājas tuvumā vai laukos kaņepīti ir, kā vienu no šādiem augiem, ko mēs no dabas varam izmantot, paņemt, kā vienu no 1000 augiem, kas mums tepat Latvijā ir pieejami, pavasarām it sevišķi, ko var arī veidot ziemas uzkrājums un tā tālāk. Ko mēs varam izdarīt ar kaņepīti mājas apstākļos ļoti ātri un ļoti vērtīgi un vienkārši. Visvienkāršākais variants, kas der praktiski jebkuram sliņķim, kur nav jāiegulda pilnīgi nekādas piepūles. Tas ir izgatavosim kaņepju tēju. Šeit tātad viss sāksies ar to, ka mēs no kaņepītes nogriezīsim vienu zariņu kopā ar lapiņām un sēkliņām, visu kopā. Tālāk ņemam šo kaņepes gabaliņu un nesam uz tējkantu, lūk. Tā, karsts ūdens, kā parasti tējām, viss ir vienkārši. Krūvējam ciet un kamēr tēņi ievelkās, tad dažas lietas motivācija, kas ir tik labs ar šīm te kaņepēm. Pirmām kārtām, kaņepi var izaudzēt šeit pie mums, tas nav no kaut kurienes atrasts. Jūs varat katrs izaudzēt savā piemājas dārziņā ar vienu lielu šādu stādu. Es pats esmu pārbaudījis, pilnībā pietiek visai ziemai, gan tējām, gan dažādām citām lietām, ko viss audzis te zem mūsu saules. Savukārt tas, kas tieši attiecas uz kaņepi tēņu, to, ko mēs tagad gatavojam šo te lūku, ja? Dažas labas lietas. Internetā ir ļoti daudz informācijas varat atrast, bet, teiksim, tas būtiskākais. Karstā ūdenī izdalās kanabinoīdi, jeb CBD. Lai viņi labāk uzsūcās, ir vērts pievienot nelielu daudzumu ar pienu šeit tēņai. Ja? Vienalga govs vai augu pienu, nav svarīgi, tas ir tikai uzsūkšanās vajadzība. Un ko mēs varam no šīs tēņas iegūt?
ļoti daudz īpašības, viņas ir simtiem, bet, kuras ir būtiskākās, teiksim, tāds uzreiz, ko var palīdz pret tādu trauksmi, depresiju, ja? Tad es pieņemu, ka tāds nomierinošs efekts tādā veidā var panākt sliktas dušas mazināšana, atbrīvojas no dažādām zarnu trakta problēmām, sirds slimību riska samazināšana un tā tālāk raksta arī, ka esot dažādas pretsāpju iedarbības un tam līdzīgi. Tā kā šīs augs ir ļoti vērtīgs un viņš atrodas mums tepat blakus un viņi ir ļoti ārkārtīgi viegli pagatavoti. Tā vietā, lai skrietu, teiksim, uz aptieku un prasītu, ko mums darīt, mums ir simtiem, ja ne tūkstošiem augu tepat mums apkārt, ko mēs varam izmantot savās ikdienas lietās un savas ikdienas veselības uzturēšanai. Tad pagaršosim, kas mums te ir sanācis īsti. Rūgtāks nekā piparmētrs, protams, bet cukuriņi neprasās, kā zāļu tēņi. Ņemot vērā visu šīs te pozitīvās īpašības, super, pagaršojiet vienu no Latvijas vērtībām, pat taisno no dabas. Padalieties ar šo video, un kas ir vēl svarīgāk un būtiskāk, lūdzu ierakstīt komentāros, ja kāds zina vēl dažādas tieši kaņepju pagatavošanas vai lietošanas metodes, vērtības, vai kam mums vajadzētu pievērst uzmanību, kam ir informācija vēl varbūt no vecvecākiem, vecvecākiem un tam līdzīgi. Apkopot šīs te visas zināšanas par mūsu tūkstošu augiem, ir ieteikumi, zināšanas, dalamies, ejam ārā no šīm te aptiekām, atpakaļ pie mūsu dabas. Piesakojieties tie, kas vēl nav piesakojušies, tālāk vēl video par augiem, kas mums ir tepat visur apkārt un ko ar tiem var interesanti izdarīt. Paldies visiem, kas skatījāties un tā.